Šogad tradicionālajā izstādē Riga Food savus jaunākos produktus un pakalpojumus demonstrēs 664 uzņēmumi no 35 valstīm. No 4. līdz 7. septembrim Ķīpsalā jau 18. reizi starptautiskās izstādes ietvaros tiks piedāvāta plaša pārtikas uzņēmumu stendu ekspozīcija un iespaidīga konkursu, šovu un citu aizraujošu pasākumu programma. 11 valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija, Baltkrievija, Itālija, Beļģija, Kanāda, Ungārija, Uzbekistāna, Moldova un Polija būs pārstāvētas Riga Food 2013 ekspozīcijā ar nacionālajiem stendiem. Izstāžu kompānijas BT1 ģenerāldirektors Viestur Stīle preses konferencē paziņoja, ka viņa rīkotajām starptautiskajām izstādēm uzticas ne tikai Latvijas uzņēmēji, bet arī profesionāļi no visas pasaules. Var droši apgalvot, ka šeit jābūt katram nozares profesionālim, kuru interesē uzņēmuma attīstība. Jāņem dalību šai izstādē, jo šeit tomēr ir pirmkārt visi pārtikas jaunumi, pārtika tehnoloģijas. Ir skaidri var redzēt to līniju, ko mēs saucam arī par ekoloģisko. Ir tendences, ir izvēle, un tas ir tādi reizē pārtikas svētki, bet tas ir lietišķs fórums. Salīdzinot ar 2012. gadu, ir audzis ne tikai dalībnieku skaits, bet gaidāms arī apmeklētāju skaita pieaugums. Kompānija BT1 iekļāvusi izstādē jaunas sadaļas, paplašinot mērķa auditoriju. Katru gadu programmu papildina jauni pasākumi, prezentācijas, konkursi un degustācijas. Vēl ļoti svarīgi sabiedriskai visai ēdināšanai iegūt produktus, pat mazās devās, ko ražo individuāli, lai viņi būtu oriģināli un lai viņi varētu pasniegt saviem klientiem ļoti labas lietas. Ir tieši tehnoloģijas, ir gan iepakojums, gan ražošana, gan uzglabāšana, gatavošana. Šī līnija ir ļoti būtiska. Startautisko izstāžu rīkotājs kompānija BT1 jau kopš 1995. gada organizē startautiskas izstādes, fórumus un gada tirgus. Kārtējā pārtikas izstāde dos ne tikai daudziem uzņēmumiem iespēju parādīt savus produktus, bet arī atrast jaunus darījumu partnerus un apgūt jaunus tirgus.